Viesītes kultūras pils darbojas ne tikai kā kultūras dzīves organizētāja iestāde, bet arī kā pieaugušo izglītības pakalpojumu sniedzējs un virzītājs spēks. Visas organizētās aktivitātes ir ar mērķi ne tikai izklaidēt, bet gan izglītot sabiedrību. Viesītes kultūras pils piedāvā daudzpusīgus kultūras, informatīvus un izklaides pasākumus visu vecumu cilvēkiem, nodrošina profesionālās mākslas pieejamību tuvu dzīves vietai. Iedzīvotājiem regulāri tiek piedāvātas saturā un formā daudzveidīgas aktivitātes. Valsts svētku atzīmēšana, latviešu tradīciju pasākumi, izstādes, konferences, koncerti, festivāli, uzvedumi un teātru izrādes, izglītojoši un informatīvi pasākumi. Viesīte ir vienīgā vieta Jēkabpils rajonā, kur darbojas kinoteātris. Tā ir iespēja iedzīvotājiem noskatīties jaunākās latviešu un ārzemju filmas un būt zinošiem kino jaunumos. Darbība šajā projektā man liek pārvērtēt kultūras darba aktivitātes un nedaudz savādāk paskatīties uz kultūras pilsdarbības aspektiem. Apmeklējot starptautiskās sanāksmes, ir apzināta pieredze citās valstīs. To, ko ārzemēs piedāvā pieaugušo izglītības centri, to viesītē nodrošinām mēs, pašvaldība un tās iestādes. Cilvēks apmeklējot jebkuru pasākumu, pilnveido sevi, attīsta un izkopja savas spējas, prasmes un talantus. Manuprāt, nav svarīga forma, bet gan rezultāts. Apmeklējot pasākumus nodarbības viesītes kultūras pilī, cilvēkiem piedāvājam ne tikai izklaidēties, bet piedalīties izglītojošās nodarbēs. Neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, sev nodarbi šeit var atrast jebkurš iedzīvotājs. Bērni, jaunieši, pieauguši un pensionāri, dejot, deju kolektīvos, dziedāt jautajā pūrī folkloras ansamblī, apgūt vokālās prasmes un instrumentu spēli modernās mūzikas studijā, darboties rokdarbnieku klubiņu radošajās darbnīcās, spēlēt teātri un citās aktivitātēs. Bet atšķirībā no citu valstu pieredzes līdz šim no dalībniekiem mēs neesam prasījuši līdzfinansējumu. Visus izdevumus sedz viesītes pašvaldība. Mākslinieckās pašdarbības kolektīvi ir sasnieguši labu māksliniecisko un profesionālo līmeni, ieguvuši augstus novērtējumus Jēkabpils rajonā, reģiona un valsts pasākumos. Tie aktīvi iesaistās dažādu līmeņu kultūras norisēs, pateicoties plašajām un ērtajām mēģinājuma telpām. Šeit sev mājvietu ir atraduši arī Viesītes bērnu un jauniešu centrs un Viesītes vidusskolas kolektīvi un pulciņi. Pirmsskolas vecuma bērnu un Viesītes bērnu un jauniešu centra tautu deju studija danceri. Danceru vārds ir izskanējis plaši Latvijā skolēnu dziesmu un deju svētkos, festivālos, Latviju bērni danci veda, rajona svētkos, kā arī mūsu pašu pasākumos neizpaliek danceru raitais dejas solis. Danceri skatītājus priecē ar plašiem, daudzpusīgiem un aizrautīgiem deju uzvedumiem. Iedzīvotāji nereti joko, ka viesītē bērni vispirms iemācās dejot un tikai tad iemācās staigāt. Kāpēc man patīk mācīt bērniem dejas? Tāpēc, kad es bērnus ļoti mīlu, man bērni ļoti patīk. Paskatieties uz šiem bērniem, cik viņi ir smaidīgi, dzīvespriecīgi, laimīgi, un ja tam visam vēl klāt pieliek mūziku, tad deja gatava, vai ne bērni? Jā. Vidējās paudzes un jauniešu deju kolektīvi Augšzeme un Viesītes vidusskolas jauniešu deju kolektīvi Augšzemīte. Šajos gados dejotāji ir koncertējuši ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām – Lietuvā, Krievijā, Dānijā, Norvēģijā, Polijā. Tomēr par galveno mērķi savā darbībā dejotāji uzskata apgūt obligāto deju repertuāru un dejot gan pieaugušo dziesmu un deju svētkos, gan arī skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Deja manā dzīvē, tāpat kā visu to cilvēku dzīvē, kas ar to nodarbojas, varbūt ne dienā, bet reizi nedēļā kaut vai, tam ir ļoti liela nozīme, jo tas ir darbiņš, kas dod atslodzi no ikdienas rūpēm. Tā ir nodarbošanās, kas rada prieku un gandarījumu par paveikto. Ja, protams, izdodas, un parasti jau izdodas. Esam bijuši daudzos svētkos, gan ar skolniekiem, gan ar vidējās paudzes un jauniešu kolektīviem. Un ja tas būtu savādāk, tad cilvēki jau arī nenāktu. Protams, bez reizēm jau neiztiek, bet gandarījums šeit ir redzams ļoti īsā laikā, un tādēļ tas ir tas, kas dod prieku, enerģiju
Viesītē tradicionāli ilgus gadus popularitātes ziņā topā bija tautiskās dejas, bet pēdējos gados aktīvi attīstījās mūzikas novirziens. To veicināja Lienes un Reiņa Grīnhofu profesionālā darbība. Jauktajā korī un modernās mūzikas studijā visu vecumu dalībnieki apgūst vokālās prasmes, dažādu instrumentu spēli, kā arī veido prasmi uzstāties publikas priekšā. Jauktā kora prasmes un attīstību pierāda atraktīvas koncertprogrammas, kuras ir prezentētas koncertos Latvijas novados, Dānijā, Polijā, Ungārijā. Mūsu koris ar savu skanējumu regulāri kuplina kopkori Meža parka estrādē. Mūsuprāt, jaunieši ļoti ieinteresēti ir šī lietā, ko mēs viņiem pasniedzam, jo te pie mums valda ļoti laba kolektīva gaisotne, sadraudzība. Bērns vienu otru jau ir iepazinuši, audzēkņi, un zina jau arī no skolas, bet te viņi tā kā īpaši sadraudzējās, jo nāk uz vienu un to pašu nodarbību, un tad jau ir pēc tam par ko runāt, un ir liels prieks un gandarījums gan mums, gan arī bērniem. Un mēs to saliedēšanu arī veicinam ne tikai bērnu starpā, bet tādējādi, ka mums nāk bērni sākot vecumā no 2 gadiem līdz 17 un 18, bet tālāk mums turpina arī pieaugušo koris un arī koncerti, kurus mēs mēģinam diezgan bieži un regulāri šeit organizēt, ir veicināti tieši uz to, lai notiek tāda kolektīva saliedēšanās, lai tie mazie saprot tos lielos un tie lielie tos mazos. Kopā sanākšanas reizēs folkloras kopā Augšzeme tiek izdziedātas mūsu novadam raksturīgās tautas dziesmas, apgūtas sēļu tradīcijas, un kā kultūras mantojums tās visas tiek nodotas nākošajām jaunajām paaudzēm. Viesītē ir savs amatieru teātris. Ir iestudētas daudzas izrādes, viencēlieni un skeči. Lai izkliedētu pilsētas iedzīvotājus un kuplinātu tradīcijas pilsētā, aktieri veiksmīgi iejūtas visdažādākajos tēlos un lomās. Vairs ir druskas papiņš šeit nedrīkstēšu. Laid mani vaļā! Dzīve, tas ir teātris, bet uz skatuves mēs tātad spēlējam īsto dzīvi. Kāpēc? Tāpēc, lai iepriecinātu citus un mācītos paši. Bērni, lai prastu skaisti runāt, uzstāties, būt droši, jebkurā situācijā, jo tas ir ļoti svarīgi, sevišķi mūsdienās. Pieaugušie, viņi vienkārši vēlas būt kopā, radīt citiem cilvēkiem skaistumu un paši to arī izjust. Tāds, manuprāt, ir arī teātra uzdevums šodien. Teātris, teiksim, jau no bērnības esmu spēlējis un vienmēr esmu gribējis spēlēt teātri. Teātris, nezinu, man pat vecmama teica, īstā vieta man bija teātrī, kāpēc es neizgājis, bet nezinu, droši vien tā dzīvē sanāca. Un teātrī vienkārši var atslēgties no ikdienas stresa un pārdzīvojumiem un, teiksim, citreiz arī varbūt rutīnas. Teātrī var, atnāc satiec draugus, izspēlēt, teiksim, dažādas dzīves situācijas. Arī teātrī gadās daudz kas, teiksim, arī tas, kas tieši dzīvē notiekās. Viesītes pilsētas bibliotēkā ir apvienotas 3 bibliotēkas – bērnu, skolas un pieaugušo. Tā ir informācijas centrs, kurš sniedz iedzīvotājiem operatīvus, kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus pakalpojumus. Pieejama lasītava un moderns sabiedriskais interneta pieejas punkts ar 11 datoriem. Ieejot bibliotēkas lasītavā vai datorlasītavā, var redzēt apmeklētājus lasām periodiku, meklējam grāmatas vai izmantojam datorus. Sporta kluba darbību pilnībā finansē pašvaldība no sava budžeta. Tas veicina veselīgu dzīves veidu un aktīvi organizē sporta dzīvi pašvaldībā. Iedzīvotājiem tiek organizētas sacensības volejbolā, futbolā, novusā, šautriņu mešanā, pludmales volejbolā, revelītā un citos sporta veidos. Katru gadu tiek rīkotas ziemas un vasaras sporta spēles, kurās piedalīties var ik viens iedzīvotājs.